Ziniet, kāds ir viens jautājums, ko es sev uzdodu, tad, kad es jūtu, ka kaut kas ir ne tā, ja? Kaut kas ir ne tā sajūtās, kaut kur es esmu bišķiņa aizstāvējis, vai kaut kur, varbūt kaut kā man ir pa daudz, vai emocija, vai kaut kas, ziniet, ko es sev jau uzdodu, kādu jautājumu, vai tas, kā es izturos pret sevi tagad, ir tas, kā es gribētu, lai mans mīļotais vīrietis pret mani izturās. Un tad, ja atbild ir nē, tad ir skaidrs, ka es esmu kaut kā ne tā pret sevi izturējusies, un tad, kā es gribētu, lai viņš pret mani izturās? Ko es tagad gribētu, lai mēs abi darītu, jā? Un tad es, nu tad man ir skaidrs, kas man tagad ir jādara, jā. Attiecībā pret mani tas ir, vai es tagad gribētu, lai viņš tā, mums tagad ir jāstrādā, tagad mums ir jādara tas, tagad mums ir jāplāno, mums ir jādara šitas. Es to negribētu, es gribētu pastaigāties gar jūru, lai man pamīļu atpūsties, tur čupačubināties. Un tad man, skaidrs, kas man ir jādara un kas man ir vajadzīgs, vai arī, jā. Kaut kur aizbraukt, aiziet, aizdoties vai vēl kaut ko, tas jau katram var savs ienākt, tās sajūtas būt, bet jā, šitais ir tāds, priekš manis pašai man ļoti labs jautājums, vai tas, kā es pret sevi izturos tagad, ir tas, kā es gribētu, lai mans vīrietis pret mani izturās uz šo brīdi, jā, vai varbūt kādā brīdī es gribētu dzirdēt iedrošinājumu, jā, ej, dari, turpini, saņemies, ja tu vari. Katru reizi jau mums ir tie vārdi, kas mums ir vajadzīgi, viņi var būt atšķirīgi kādā dzīves situācijā, bet tas ir interesanti to pajautāt, un starp citu, kā mēs jau zināt, kā mēs paši pret sevi izturamies, tā arī apkārtēji izturēsies, mums ir jāiemācās pret sevi ļoti īpaša, sakrāla un mīloša attieksme un uzticēšanās tai attieksmei. Lai foršs vakars, meitenes. Čau!